iespraušu pudelis starp kājām. Nu šitā te, ja, kā es to daru. Džekam sanāk, ko lūdzu? Ļoti. Es jau praktizējis esmu. Un tad lieta tāda, ka Džekam ar aizsietām acīm un salmiņu turot rokā jātrāpa šeit. Uz ceļiem. Un šitā, jā. Ko? Salmiņu mutē jāliek. Salmiņš mutē ar aizsietām acīm jāpienāk pie sievietes, un tad sanāk tā, ka sieviete vienkārši, diktē to kārtību, tur tuvāk, tālāk, uz priekšu, atpakaļ, tur bāzt, nebāzt, tur. Bāzt, dziļāk. Nē, tikai ar muti. Salmiņš ir mutē, un tikai ar muti jātrāpa ar to salmiņu tajā pudelē. Meitenes stāv uz vietas. Tā kā, vienkārši meitenes diktē to kārtību, kā tam jābūt. Ja negribu uz ceļiem, tad var arī tupus. Var arī tupus, ja, piemēram, negribu uz ceļiem, bet galvenais to salmiņu dabūt iekšā tai pudelē. Tā, tad aizsienam acis. Balvi tikai pirmajam. Kurš strāv? Kurš strāv? No, jā. Tātad vinē tas pāris, kura meitene pirmā pacels roku, ka salmiņš ir dabūts iekšā tajā pudelē. Nē, to tiesneši vēl noteiks, vai ir iekšā jā. Kurš pirmais pacēl roku, tad mēs arī skatāmies, trāpīja, netrāpīja un tā tālāk. Tā, uz 3 tad sākam, jā? Paga. Jordi! Atpakaļ līnijā. Taisna mugur! Gatavi? Uz 3 tad, jā? 1, 2, 3! Jā, pirmais pāris mums ir. Viss. Aplausi pārim. Jā, meitas, tas nav godīgi jums! Meitenes labāk trāp nekā Džeki.